Pētījumi rāda, ka katrs trešais uzņēmējs Latvijā tuvāko gadu laikā plāno veikt jaunas investīcijas ražošanas ēkās, iekārtās, mārketinga aktivitātēs un jaunu tirgu iekarošanā. Bieži vien šo mērķu sasniegšanai tiek izmantot komercbanku aizdevumi. Kā norāda 29% Latvijas uzņēmēju, nepietiekams nodrošinājums ir otrs būtiskākais šķērslis kredītu saņemšanai bankā, pat ja bizness ir perspektīvs un ar labu izaugsmes potenciālu. Īpaši aktuāli tas ir situācijās, kad finansējums nepieciešams specifisku iekārtu iegādēji vai apgrozāmajiem līdzekļiem, kad bankas mēdz pieprasīt papildus nodrošinājumu vai lielāku uzņēmēju pašu līdzdalību projektā. Taču nevienmēr bankas nē nozīmē nē. Šādos gadījumos palīgā var nākt valsts un Eiropas Savienības atbalsts, kredītu garantijas. Pēdējo gadu laikā Altum, izmantojot valsts un Eiropas Savienības finansējumu, ir izsniedzis garantijas vairāk kā 450 Latvijas uzņēmumu, palīdzot tiem piesaistīt komercbanku kredītus 154 miljonu eiro apmērā. Tādi uzņēmumi kā Milzu, Baltika Block, Jūrmālas meža parki un daudz citi ir spēruši nākamo soli savā attīstībā, izmantojot valsts un Eiropas Savienības piedāvātos finanšu risinājumus. Protams, uzņēmējiem svarīgi ir finansējumu ne tikai piesaistīt, bet arī, lai tas būtu lēts, ātri pieejams, bez nodrošinājuma un citiem ierobežojošiem nosacījumiem. Kreditēšanas prakse gan rāda, ka visi šie lielumi ir savstarpēji saistīti un darbojās kā savienotie trauki. Vājāks nodrošinājums nozīmē augstāku cenu un stingrākus nosacījumus. Altums sniegtās valsts un Eiropas Savienības garantijas ir vērtīgs nodrošinājums, kas ļauj bankām piemērot zemākas procentu likmes. Tātad bankas nē nevienmēr nozīmē nē. Valsts un Eiropas Savienība var sniegt garantijas aizdevumu trūkstošajam nodrošinājumam. Valsts garantēts kredīts ne tikai ļauj piesaistīt finansējumu, bet samazina naudas cenu un ļauj uzlabot aizdevumu nosacījumus. Turklāt tas viss ir ātri un vienkārši. To visu nokārtos jūsu banķieris tikai dažu dienu laikā. Vairāk informācijas altum.lv vai pie savu banķiera.